Čau! Tu skaties raidījumu visai ģimenei par un ap tehniku darām kopā. Un ko tad mēs šodien darīsim? Šodien mēs apskatīsimies, no kā uzbūvēts un kā darbojās šis te akumulātora elektriskais skrūvgriezis. Te mēs to redzam. Nu tad sāksim ar šo detaļu. Šis ir akumulātors. Akumulātoru mēs varam noņemt un uzlādēt speciālā lādētājā. Kad tas ir uzlādēts, mēs viņu liekam atpakaļ un varam sākt darboties ar elektrisko skrūvgriezi. Ko mēs redzam tālāk? Tālāk mēs redzam mēlīti. Redzam, šeit ir mēlīte, kuru piespiežot, mēs varam iedarbināt šo elektrisko skrūvgriezi. Dzirdam, ja? Skrūvgriezis darbojās. Ko mēs redzam tālāk? Nu, tālāk ir korpus, skrūvgrieža korpus, un šajā korpusā, šajā vietā ir iekšā motors. Kad motors griežās, skrūvgriezis darbojās. Šeit mēs redzam šādu detaļu, tā ir patrona. Šajā patronā mēs liekam iekšā šādu te uzgaļa turētāju. Kā jums liekas, kādu uzgali tas tur? Pareizi. Tas tur uzgali, ar kuru mēs varam ieskrūvēt iekšā skrūves. Šeit mēs redzam, tāds izskatās uzgalīts. Tas paredzēts skrūvēšanai. Tātad mēs ņemam uzgalīti, liekam iekšā turētājā, kuru savukārt liekam iekšā patronā, pievelkam un varam sākt skrūvēt skrūves. Redzat, ja? Griežās uzgalīts un tādā veidā mēs varam ieskrūvēt skrūves. Būšu jums pastāstījis, no kā ir uzbūvēts šis te elektriskais akumulātors skrūvgriezis. Tālāk, es domāju, mēs varam parunāt par uzgaļiem. Esam sagatavojuši pilnīgi jaunu uzgaļu komplektu šīs dienas raidījumam un skatīsimies, kādi tie uzgalīši iekšā ir. Taisam vaļā iepakojumu un skatāmies. Tātad uzgaļi daudz un dažādi. Un ko mēs šeit redzam? Sāksim ar seškanšu uzgalīti. Tāds tas izskatās. Paredzēts skrūvēm ar seškanšu galviņu. Redzam, ja? Tā. Te mēs redzam arī plakano uzgali. Arī attiecīgi skrūvēm ar tādu galvu. Šeit ir saucamais krustiņš. Skrūvēm ar krustiņa galvu. Un tad mums ir speciālie uzgaļi, piemēram, šāds. Vai arī šāds. Tad mums ir pārēja, varam izmantot šādu pārēju. Nu, vēl viens plakanais uzgalīts un speciālais uzgalīts. Tad redzam, ja? Tad es jums parādīju vairākus uzgalīšus, kurus var izmantot, lai skrūvētu dažādākās skrūves. Kārbiņā ir atlikuši daudz un dažādi uzgaļi, bet šodien mēs darbosimies ar diva veida uzgaļiem. Tas būs šis seškanšu uzgalis un ļoti populārais krustiņa uzgalis. Esam apskatījušies, no kā ir uzbūvēts elektriskais akumulātoru skrūvgriezis. Esam apskatījuši arī uzgaļus. Un tagad laiks pienācis skrūvēm. Šim raidījumam esam sagatavojuši daudz skrūves. Ir īsas, ir vidēji garas un ir pavisam garas skrūves, kuras tūlīt apskatīsim un, protams, pēc tam skrūvēsim. Sākšu es pavisam īsu skrūvīti. Redzam, jā, pavisam īsu skrūvīti ar seškanšu galviņu. Tālāk jau mēs redzam garāku skrūvi, arī ar seškanšu galviņu. Redzam, jā, garāka skrūvīte. Tālāk mēs redzam vēl garāku skrūvi. Arī tādu mēs šodien skrūvēsim. Un vēl garāka skrūvīte. Redzam, jā? Tā, tālāk jau mēs redzam garāku, bet resnāku skrūvi. Redzam, jā? Pavisam resna skrūvīte. Un tālāk jau mēs redzam ar mazāku diametru, bet garāku skrūvi. Redzam, jā? Ar seškanšu galviņu. Tālāk mēs redzam šādu skrūvi, garāku un vēl garāku skrūvi ar seškanšu galviņu. Tālāk mēs redzam jau tādu
pavisam lielu skrūvi ar lielu diametru, redzam, jā, salīdzinājumā ar šo pavisam lielu skrūvi. Un garāku, bet ar mazāku diametru skrūvi. Garāka, bet nav tik resna. Tā. Un ko mēs redzam tālāk? Tālāk mums iet pavisam garas skrūves. Redzam, cik šī skrūve ir gara. Un vēl garāka skrūve ar seškanšu galviņu joprojām. Redzam, tā ir vēl garāka. Tālāk mēs redzam šādu skrūvi, kas ir tikpat gara kā iepriekšējā, bet tā ir ar lielāku diametru. Redzam, resnāka. Un tālāk mēs esam nonākuši pie pavisam garām skrūvēm. Redzam, tik gara skrūve, ko mēs pieliekam pie iepriekšējās. Redzam, ka tā ir ļoti gara. Attiecīgi ir arī šāda skrūve, kurai ir lielāka galviņa, kura ir tikpat gara kā iepriekšējā, bet varam redzēt, ka galviņa ir lielāka. Un tālāk mēs redzam šādu te šauru, bet arī ļoti garu skrūvi. Redzam, ja? Un kā jau iepriekš arī minēju, izmantosim šodien arī skrūves ar krustiņa galvu. Šāda skrūvīte ar krustiņa galvu redzam, ja? Šāda skrūvīte. Redzam ar krustiņa galvu. Un arī šāda skrūve ar krustiņa galvu. Esam apskatījuši arī skrūves. Visas šīs skrūves mēs izmantosim tās skrūvējot ar akumulātoru skrūvgriezi. Es domāju, mēs esam gatavi sākt. Esmu sagatavojis šādu te koka brusīti, lai varētu parādīt, kā mēs skrūvēsim skrūves iekšā. Sāksim mēs ar pareizā uzgaļa atrašanu. Tātad mēs ņemam mazāko skrūvīti, šādu te, redzam, un meklējam tai uzgalīti. Skrūvīti ir maziņa, tātad uzgalītis arī ir pavisam maziņš, tai liekams virsū. Esam atraduši pareizo uzgalīti, redzam, tas der. Liekam iekšā uzgaļu turētājā, kurš savukārt ir iekšā patronā, redzam, griežās, viss kārtībā, un skrūvēsim skrūvi iekšā brusītē. Sākam. Redzam. Jā. Un skrūve ir ieskrūvēta. Tāpat mēs skrūvi, ja gribam, varam izskrūvēt ārā. Lai to izdarītu, mums ir jāmaina virziens skrūvēšanas ar šo te slēdzi. Šo te slēdzi. Ja? Tad vēlreiz skrūvēsim iekšā. Tā, un redzam, ja? Iztaisnojam un skrūvējam iekšā. Brīnišķīgi! Esam ieskrūvējuši pirmo skrūvi. Tagad skrūvēsim iekšā nākošo skrūvi. Nākošā mums ir šāda skrūve. Arī nav ļoti gara. Un sākam skrūvēt iekšā. Skrūve ir ieskrūvēta. Skrūvēsim iekšā nākošo skrūvi. Tā. Šī jau mums ir garāka skrūvīte, redzam. Ja? Un arī skrūvēsim blakus. Uzgalīts mums vēl joprojām ir tas pats. Tas der visām šīm skrūvēm. Skrūvējam iekšā. Iztaisnojam skrūvi un skrūvējam skrūvi iekšā. Tāpat mēs varam skrūvi arī, ja gribam, izskrūvēt ārā. Un mums ir iespēja arī skrūvēt ātrajā režīmā, pārslēdzot šo te slēdzi elektriskajam skrūvgriezim. Un ja mēs pārslēdzam, mēs varam skrūvēt pavisam ātri. Redzam, jā? Esam ieskrūvējuši arī trešo skrūvi, un nu ķersimies klāt 4. skrūvei. Redzam, 4. skrūve ir šāda te jau ar lielāku diametru. Redzam, arī ar 6 kantes uzgali, bet ar resnāku diametru. Ja? Tātad, ja es viņu gribu skrūvēt ar šo te uzgali,
kas mums bija iepriekš. Redzam, nekas nenotiek. Tad, lai mēs ieskrūvētu šo te skrūvi, mums nepieciešams cits uzgalīts. Tā, paņemsim īsto uzgali un redzam, ka tas der šai skrūvei. Redzam, jā? Varam ielikt. Tātad mēs izmantosim šo uzgalīti. Liekam uzgalīti iekšā uzgaļu turētājā. Iepriekšējo uzgalīti izņemam ārā. Noliekam tā, lai tas nepazūd atpakaļ iepakojumā. Liekam šo uzgalīti uzgaļu turētājā, ja? Un skrūvējam iekšā šo lielo skrūvi. Redzam, ja? Skrūve ir ieskrūvēta. Varam to izskrūvēt ārā un ieskrūvēt atpakaļ iekšā. Tātad šī skrūve paredzēta daudz lielākiem svariem. Tā var izturēt daudz lielāku svaru. Tālāk mēs skrūvēsim vēl garāku skrūvi, bet mēs redzam, ja, kad tā ir garāka par šo te brusu. Tātad mums nepieciešams palikt tajā apakšā vēl vienu brusu. Savādāk mēs ieskrūvēsim galdā, redzam, ja? Šāds te gabaliņš tiks ieskrūvēts galdā, un to mēs pavisam nevēlamies darīt, vai ne? Tā. Sagatavosim vēl vienu brusu. Liksim virsū. Un tagad mēs redzam, ka mēs varam ieskrūvēt šo te skrūvi un gandrīz jau saskrūvēt šīs brusas kopā. Un skrūvējam iekšā šo te skrūvi. Tā. Redzam. Esam ieskrūvējuši arī šo skrūvi iekšā. Un tā ir nedaudz arī ieskrūvējusies apakšējā brusā. Un tālāk jau mēs skrūvēsim vēl garāku skrūvi. Tagad skrūvēsim šādu te skrūvi, kura ir garāka par iepriekšējo skrūvi, bet tai ir nepieciešams cits uzgalis. Atradīsim citu uzgali. Paskatīsimies tagad. Šis uzgalis mums der. Tātad ņemam ārā šo uzgali. Ņemam ārā no uzgaļu turētāja iepriekšo uzgali. Šo uzgalīti neliksim apakaļ kastē, bet noliksim maliņā, lai pēc tam nav atkal jāmeklē. Aizversim kastīti ciet un skrūvēsim iekšā šo te skrūvi. Izskrūvēšu vēlreiz ārā. Un parādīšu, kā ir skrūvēt ar ātro skrūvēšanas režīmu. Pārslēdzam un redzam, cik mēs ātri varam ieskrūvēt skrūvi, bet ātrais skrūvēšanas režīms nav tik spēcīgs kā lēnais skrūvēšanas režīms. Tātad ar ātro skrūvēšanas režīmu mēs varam skrūvēt izskrūvus vai skrūvēt ārā garākas skrūvus. Bet garas skrūvus ieskrūvēt ar ātro skrūvēšanas režīmu būs ļoti, ļoti grūti. Un tālāk mēs ņemsim vēl garāku skrūvi, šādu te. Redzam, ja? Šāda skrūve, arī ar seškanšu galviņu. Un šo skrūvu pamēģināšu ieskrūvēt ar ātro režīmu. Redzēsim, vai mums tas izdosies. Redzam, kad skrūvu mēs ieskrūvējam tikai daļu iekšā un tālāk elektriskajam akumulātoru skrūvgriezim vairāk nav spēka. Tātad mums ir atkal jāpārslēdz pirmais, lēnais skrūvēšanas režīms, jaudīgais, un mēs varam ieskrūvēt skrūvi līdz galam. Redzam, skrūve ir ieskrūvēta. Nu ko, esam ieskrūvējuši jau 7 skrūves un skatīsimies, kas mums ir palicis vēl. Vēl mums ir palikusi šāda skrūve, kas ir jāskrūvē iekšā. Redzam, ka ar šo skrūvi mēs jau ļoti labi varam saskrūvēt šīs abas brusas kopā. Es domāju, tā arī mēs tagad darām.
Redzam, esam ieskrūvējuši arī 8. skrūvi, un nu mums ir pienācis laiks skrūvēt pavisam lielas skrūves. Skrūvēsim šādu te skrūvi, redzam. Ar to mēs varēsim saskrūvēt abas brusas kopā. Skrūve ir liela, ar lielu diametru. Un jautājums ir, vai mēs to varēsim ieskrūvēt ar šo skrūvgriezi, vai arī mums būs nepieciešams ņemt talkā šo te skrūvgriezi, kas ir spēcīgāks. Un varam sākt skrūvēt. Redzam, ka līdz galam mēs to nevaram ieskrūvēt ar šo skrūvgriezi. Tātad mums ir nepieciešams spēcīgāks skrūvgriezis. Tāds izskatās skrūvgriezis. Uzbūve viņam ir ļoti līdzīga, bet varam redzēt, ka šī motora daļa tam ir lielāka. Tātad tas ir spēcīgāks. Tagad izņemsim uzgaļu turētāju ārā. Ieliksim šajā skrūvgriezī. Redzam, te ir jāpavelk šis te gredzens un jāiespiež iekšā uzgalis. Un mēs esam gatavi sākt skrūvēt. Redzam, ka ar šo skrūvgriezi mums izdevās skrūvi ieskrūvēt iekšā brusās. Tagad mēģināsim ieskrūvēt vēl garāku skrūvi. Šādu te. Redzam, cik tā ir gara. Pieliekot pie abām brusām, redzam, ka tā ir garāka pa abām brusām kopā. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams ņemt talkā vēl vienu brusu, uzlikt to virsū un tad skrūvēt šo skrūvi cauri. Esam atraduši vēl vienu brusu un mēģināsim to saskrūvēt kopā ar jau esošajām. Ņemam skrūvi, redzam, šādi izskatās skrūve un ar to mēs varēsim saskrūvēt visas 3 brusas kopā. Mēģinām! Redzam, ka skrūvi esam ieskrūvējuši. Šis skrūvgriezis to ir paveicis. Un tālāk mums ir palikusi pēdējā skrūve, ko mēs šodien skrūvēsim. Redzam, skrūve ir ļoti, ļoti gara. Ļoti gara, redzam. Ar resnu diametru, liels diametrs tā ir, tāpēc skrūvgriezim to būs ļoti grūti skrūvēt iekšā kokā. Bet mēs mēģināsim, un es esmu pārliecināts, ka mums izdosies. Sākam skrūvēt. Redzam, ka arī šo skrūvi mēs esam veiksmīgi ieskrūvējuši. Esam saskrūvējuši daudz skrūves. Viss šīs skrūves bija ar seškanšu galviņu. Ja? Redzam, šeit ir seškanšu galviņa. Bet es jau jums sākumā teicu, ka apskatīsim arī skrūves ar citu galviņu. Šajā gadījumā ar krustiņa veida galvu. Šāda izskatās krustiņa veida galva. Redzam, galvā ir krustiņa veida gravējums. Un tagad atradīsim šai galvai pareizo uzgali. Šādi izskatās galviņa. Tā skatāmies, kura galviņa mums der. Es esmu atradis galviņu. Ņemsim ārā. Liksim iekšā uzgaļu turētājā. Redzam, jā? Šādi izskatās galviņa.
Izmantosim pirmo elektrisko akumulātoru skrūvgriezi, ko izmantojām, lai skrūvētu mazas skrūves. Jo šī nav gara skrūve, šī ir īsa skrūve salīdzinoši. Un mēģināsim ieskrūvēt. Redzam, esam ieskrūvējuši skrūvi ar šo te krustiņa galvu. Un ar ko tad atšķirās skrūve, kurai ir krustiņa galva, no skrūves, kurai ir seškanšu galva? Skrūves ar krustiņa galvu ir lētāks, bet tās ir mazliet grūtāk ieskrūvēt. Savukārt skrūves ar seškanšu galviņu ir dārgākas, bet tās ieskrūvēt ir ļoti vienkārši. Esam vareni pastrādājuši, esam apskatījušies, kā darbojās šis te elektriskais akumulators skrūvgriezis, bet garāžā ir ļoti daudz citi instrumenti, kurus mēs noteikti apskatīsim nākošajos raidījumos. Atā!